to, kāpēc jūs šodien esat šeit, es gribu, lai jūs padomājat par to, kas ir tās lietas, ko arī tiešām katrs no jums ikdienā jūs varat darīt vai ieviest, lai kaut vai par mazu solīti un kripatiņu kļūtu dabai draudzīgāki, tādējādi arī padomājot par mūsu nākotni. Līdz 2050. gadam vairākas sugas pilnībā izmirs. Ja mēs šādi turpināsim, tad līdz 2050. gadam lielākā daļa ledāju izkusīs. Tas radīs masveida plūdus. Ja mēs šādi turpināsim, tad līdz 2050. gadam liela daļa pasaules iedzīvotāji piedzīvos pārtikas un dzeramā ūdens trūkumu. Ja mēs šādi turpināsim, tad līdz 2050. gadam mums būs vajadzīgi 3 zemesložu resursi. Jā, mīļie draugi, ir par ko aizdomāties, vai ne? Labvakar visiem! Mums tiešām ārkārtīgi liels prieks ar Aigu un visu AI Production komandu jūs sveikt šeit pie mums mūsu īpašajā pasākumā. Un jā, mēs esam ne tikai soli priekšā, bet mēs šajā sezonā dodamies arī soli tālāk. Šajā sezonā jauns vadītājs, tas būšu es, jauni sadarbības partneri. Paldies! Aplausi mūsu sadarbības partneriem. Un, protams, arī daudz dažādu ieteikumu, lai mēs šo planētu censtos padarīt draudzīgāku, mīlīgāku un mums visiem, nu, teiksim, tādu mājīgāku, vai ne, Aiga? Mīla, zaļa mīla, ļoti labi, un vēlreiz aplausi mūsu galvu. Tā rīts, ak, Dievs, sakal, vēl viena darbdiena, kur neviens neko nerūpīs, ņemot mani. Jep, tā arī ir. Iedzeršu savu rīta šotu. Tā. Mīļā, es jau somu sakrāmēju, ziņoju bāzei. Mīļā, es nevarēju atrast, kur tās mantas savējās, kaut kā pārkārtoju skapi. Darbā neviens neko nerūpīja, mājās arī neviens neko nerūpīja. Tā, es lūdzu noderīgs un atnes manu rīta šotiņu. Konjaku kā parasti. Šņabi, samagonu, ūdens šotu. Skaidra lieta, jā. Jā, lūdzu. Dzirkstošais. Jā, dzirkstošais ūdens šots. Nu, kristāla glāzes. Tūlīt arī Kaspars būs klāt. Mēs filmējam rītu. Es tad aiziešu uzvilkt varbūt drēbes. Jā, visu laiku pliks staigā. Es arī, Kaila, staigāju pa mājām. Tā arī ir. Labrīt, kaimiņi. Nē, labi, ka aizskari ciet. Kaspars, čau, zaķu. Un avēdriņiem. Jā, tā ir. Nu, tūlīt būs kameras, viss esi gatavs. Jo es to... Labvakar skatītājiem, labvakar, Linda. Man ļoti patīk tavu balss. Es tev pagaidām vēl neredzu, bet es sajūtu, cik ļoti laba tev ir sievišķā enerģija. Opa! Man kabatā vienmēr ir kāds āķis, jo man patīk uzlikt uz āķa. Un man arī ir kaut kas piepūšams. Nu, ne jau piepūšamā lēla, bet piepūšamais plosts. Oh, baby! No plastmasas? Nē, pārstrādātais, tā, lai es nekaitēju dabai. Labi. Labvakar. Manā kabatā ir instrumenti. Kādi? Instrumenti, nevis viens, bet vairāki. Varbūt tev ir kāds mīļākais instruments? Jā, ar viņu var darīt dažādas lietas. Biedējoši. Vai, Lindačkā? Tad viņš skatās sienā, es jūtu. Jā, viņš skatās, jā, viņš neredz cauri, bet viņš skatās. Es jūtu enerģijas laukus. Tātad manā kabatā ir šokolādes pončiks ar vaniļas pildījumu. Lai tad... Lai tajos mirkļos, kad mēs vēlamies pabaudīt viens otru, es tev varu pasniegt kaut ko īpaši garšīgu.
mums ir palikusi vēl viena ļoti svarīga lieta, bet kamēr jūs vēl šeit visi esat, mēs patiešām teiksim paldies mūsu, tā teikt, cilvēkiem, bez kuriem šis viss nebūtu iespējams.